Un tas, es teiktu, ir otrais pats populārākais jautājums manā kanālā. Vispār vienkārši pats populārākais jautājums. Vai tu esi vēl kopā ar Nikitu, vai tu esi izšķīrusies ar Nikitu? Vienkārši jautājumi par Nikitu. Es jau kopš vasaras esmu izšķīrusies ar Nikitu. Saprotat, es cenšos vienkārši par Nikitu aizmirst, bet jūs man to jautājat un neatļaujat aizmirst par viņu. Tāpēc es ceru, ka jūs vairāk nejautāsiet un tā kā, ziniet, es esmu izšķīrusies ar Nikitu un lūdzu vairāk neuzdodiet man jautājumus par viņu. Un ja man tos video vēl parādīsies kāds zēns, kā piemēram Daniels vai es nezinu, varbūt vēl kāds, tad nejautājiet un nedomājiet, ka uzreiz tas ir mans puisis, jo kādas varbūt gan attiecības šī vecumā. Ar Nikitu ir pavisam cits stāsts tādēļ, ka mēs pusotru gadu bijām labākie draugi. Tas nebija tā, ka vienkārši būsim kopā, bet tas kaut kā pats aizgāja. Un īstenībā es arī pārdzīvoju, es negribēju būt kopā, bet es nezinu, tas vienkārši kaut kā tā notika. Bet, daudzi jau no jums reiz domā, attiecības visiņi bučojās. Vienīgais, ko mēs darījām, tas bija staigājām zem rociņas. Starp citu, par ko es arī pārdzīvoju, jo kaut kā es negribēju palikt visu acīs laba, bet es tagad saprotu, ka nevajag izskatīties labai, galvenais jau, lai tu pats zini, ko tu dari. Katrā cilvēkā ir mīnusi, bet viņā bija arī ļoti daudz plusi, kā piemēram, viņš bija atklāts pret mani, viņš droši varēja pateikt, kas viņam nepatīk, un arī viņš iemācīja man ļoti daudz lietas. Viņš bija arī smagos un grūtos brīžos man klāt, kā piemēram pavadīja ar manu laiku slimnīcā, par ko es esmu viņam ļoti pateicīga. Un, Nikita, ja tu skaties šo video, tad es gribu pateikt to, ka arī tu, principā, vienmēr strīdos mūsu. Vienmēr bija pirmais, kurš gribēja salabt. Es nekad pirmā nevarēju salabt. Un tāpēc ir arī lietas, kuras es nožēloju, kuras es tagad... Un ja varētu atgriezt laiku, kuras būtu darījusi savādāk, bet, diemžēl, laiku atgriezt nevaru. Tāpēc centieties nepielaist kļūdas. Un arī šis bija viss, ko es gribēju pateikt šim video. Un īstenībā sanāca ļoti emocionāls video, bet paldies, ka noskatījāties šo video. Ar mīlestību jūsu Freda. Atā!